lai arī ārā ir skaista saulaina diena un čaba kritušās lapas, bet mūsu uzdevums šodien ir uzkrāt jaunas zināšanas, un mans uzdevums ir ar jums aprunāt jautājumu, ar ko tad tā nabas saite ir tik īpaša, kāpēc mēs par viņu runājam. Jau iepriekšējā lekcijā vārdu salikums cilmes šūnu terapija izskanēja, tas bija ģenētiķa lekcijas tādā kontekstā, bet mēs tad iziesim cauri tiešām un mēģināsim noskaidrot, kas tas tāds ir, kas ir cilmes šūnas, kāpēc mēs par to nabas saites saglabāšanu vai nesaglabāšanu, ko ar viņu darīt, tad saglabāt vai nesaglabāt, izrunāsim. Es esmu ārsts pēc izglītības, dr. Inese Polmane, un tādā ziņā tas mans skatījums uz cilmes šūnu saglabāšanas iespējamību un uz to, ko ar viņām varētu vēlāk nākotnē darīt, ir arī balstīts uz manām esošajām ārsta zināšanām. Tā tad pirmais par cilmes šūnām mēs esam dzirdējuši, un arī sabiedrībā izveidojas tāda doma, kad varbūt, ka to nabas saites nav vajadzības saglabāt, zinātne attīstās, un tad, kad man vajadzēs, tad gan jau būs tehnoloģijas, mēs varēsim paņemt no pieaugušu cilvēku. Mēs esam visi dzirdējuši par kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Šāda metode mums ir zināma jau daudzus desmit gadu, kad var pārsādīt kaulu smadzenes, un tad mums liekas, ka negribu domāt sliktas domas, kad būs tā vajadzība, tad risināšu. Un šeit ir redzams cilmes šūnu tāds salīdzinājums, par ko tad mēs runājam, ar ko tad tās nabas saites cilmes šūnas ir tādas varbūt izdalāmas no pārējām cilmes šūnām, kāpēc viņas tik vērtīgas. Par embrionālajām šūnām principā nerunājam, jo nav ētiski viņas izmantot, nav ētiski viņas iegūt un pētīt. Ir pētījumi pasaulē bijuši, un mēs saprotam, ka tā jau viņas būtu foršas, no viņām varētu izaudzēt varbūt jebkuru orgānu, jebkuru šūnu līniju, bet uz tā vārdu salikumu, kad ir ētiski ierobežojumi, mēs nedrīkstam embriju cilmes šūnas ne iegūt, ne pavairot, ne izmantot, tātad šo sadaļu atmetam. Pieaugušā cilmes šūnas un jaundzimušā cilmes šūnas. Un te gan tas salīdzinājums ir tāds uzskatāms, un, kā es vienmēr saku, tā ļoti vienkārši tā lietā iedziļinoties. Pieaugušā cilmes šūnas mūsos visos ir kaut kāda skaita cilmes šūnu, un kur tā problēma, viņas ir tieši tikpat vecas un tikpat daudz dzīvē cietušas kā mēs paši, un tas nozīmē, kad jau pašās šūnās viņas nav tik aktīvas vairs uz dalīšanos, vairošanos, ja, un lai arī liekas, kad pieaugušā cilvēkā cilmes šūna ir vairāk nekā jaundzimušā nabas saites materiālā, jebkurā gadījumā tas skaits ir ierobežots, ko mēs varam iegūt. Otrs, tad, ja mēs runājam pieauguši cilvēku cilmes šūnu iegūšanu, tā vienmēr būs invazīva metode, tā vienmēr būs iejaukšanās. Un ja pacients mums jau ir slimības skarts un viņam ir jācīnās ar esošo slimību, tad vēl kāda sāpīga un bojājoša manipulācija nebūtu nav tas pat labākais risinājums. Kas gan atkal nabas saites cilmes šūnām? Te ir runa par to, ka tas ir materiāls, kuru mēs pēc dzemdībām izmetam medicīniskajos atkritumos. Un šeit ir tik ļoti vienkārši un tik ļoti saprotam, neizmetam medicīniskajos atkritumos, saglabājam nākotnē, jo nabas saites cilmes šūnas ir tādas, kā tad, kad mazulītis ir nācis pasaulē. Tad viņām ir viss cilvēka mūža gājuma, dalīšanās un augšanas potenciāls. Tātad arī tas dalīšanās un tas aktivitātes potenciāls ir tas galvenais patiesībā, kas atšķir pieaugušā cilmes šūnas no jaundzimušā cilmes šūnām. Un, kā jau es teicu, tas pats varbūt būtiskais ir, kad ir runa par to, kad vai izmest vai saglabāt. Un arī tāda lieta kā
vispār iespējas no donora iegūt cilmšūnu materiālu, tad, kad tā vajadzība ir mūs skārus. Jo varētu būt, ka tas cilmšūnu bankā saglabātais materiāls ir vienīgā iespēja iegūt donoru materiālu nākotnē. Jo, lai arī pasaulē ir 41 miljonus cilmšūnu donoru uzskaitē, un tas varbūt ir 0,5% no visiem pasaules iedzīvotājiem, tātad tikai 0,5% no visiem pasaules iedzīvotājiem, ka ir iespēja piemeklēt arī saderīgu donoru. Un tā īstenība medicīnas praksē tāda, ka pusē gadījumu mēs varam atrast pacienta ģimenē saderīgu donoru, bet puse ir tādi izaicinājumi priekšā, tāpēc, ka mēs esam etniski dažādāki un sajaukušies šajā cilvēces attīstības laikā, un pusē no pacientiem ir diezgan izaicinoši atrast cilmšūnu donoru. Un jāņem vērā, ka tā ir šī brīža tāda situācija, tas, kas patreiz notiek medicīnā un pasaulē, bet pēc 20-30 gadiem, paskatoties uz šo situāciju, tas būs vēl jau vairāk sarežģīti. Ko saglabāt? Ko saglabā cilmšūnu bankas? Mūsu banka saglabā 2 materiālus. Tātad asinis. Asinis nozīmē tās asinis, kas palikušas nabassaitē un placentā pēc tam, kad mazulītis ir piedzimis un mammai uz krūtīm, un vecmāte ir pārdalījusi nabassaiti. Ja? Tad asins plūsma ir beigusies, mazulis ir piedzimis, bet mums paliek nabassaitē un placentā vēl asiņu daudzums, kuras, kā jau teicu, pēc kaut kāda brītiņa aizies medicīniskajos atkritumos. Tad tās asinis mēs varam saglabāt. Otrs materiāls ir tāds, ritīgi sprīdi garš audu materiāls, kas nozīmē to nabassaites fragmentiņu. Un šie ir tie 2 materiāli, ko pēc tam nosūtot uz laboratoriju, kur laboratorija tad laboratorijas apstākļos apstrādājot šos materiālus izdala asins cilmšūnas, ja? Tad mums būs viens paraudziņš ar asins cilmšūnām. Patiesībā 2 paraudziņi, bet rēķinoties, kad asins cilmšūnas tādā saslimšanas gadījumā mēs parasti izmantojam visas, kas mums ir saglabātas. Tur mēs nerunājam par porciju skaitu vai daudzumu. Bet asins cilmšūnas ir jau ar tādu 30 un vairāk gadu pieredzi ārstēšanā, līdz ar to pār 80 saslimšanām ir izpētīts, ārstiem algoritmos ierakstīts, ka pie noteiktām saslimšanām mēs ārstēšanā izmantojam asins cilmšūnas. Otrā rindiņa par to, ka pielieto neiroloģijā. Un tas jauc galvu mazbišķi, bet neiroloģijā mēs varam izmantot asins cilmšūnas, un mēs daudz izmantojam, bet te tas nosacījums paša pacienta. Asins cilmšūna. Tātad tas mazulītis, kuram vecāki pie dzemdībām būs saglabājuši šo cilmšūnu materiālu. Audu cilmšūnas. Tas nabassaites, tas fragmentiņš, kuru laboratorija apstrādā. Audu cilmšūnām ir tas pielietojums daudz plašāks. Viņas ir tādas ar gaišāku nokrāsu, kā es kādreiz saku, jo 3 tāda raksturlieluma. Mēs mākam laboratorijā izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu. Viņām ir tā dalīšanās un vairošanās spēja praktiski neierobežot. Un kas ir ļoti būtiski, viņām nevajag sadarību. Viņas tad savā attīstībā nav vēl tik, specifisks, līdz ar to tā sadarība nav nepieciešama, kad mēs runājam par pielietojumu ārstēšanā. Līdz ar to ir ļoti daudz dažādu ārstēšanas metožu tādā eksperimentālā stadijā, klinisko pētījumu stadijā. Un jāsaka, ka tas potenciāls, kur varētu izmantot, ir gana liels. Jūs redzat, viss slaidiņš ir ar dažādiem nosaukumiem. Ja? Tās iespējas, ko zinātnieki redz. Un savukārt atkal
praksē varbūt mēs visu to nevaram vēl atļauties, bet zinātnieki pie tā strādā, lai šīs mezenkmālās šūnas būtu aizvien vairāk un vairāk iespējams, un lai mēs varētu beigās iziet kliniskos pētījumus un pielietot praksē. Ko vēl gribu teikt, ka tas cilmes šūnu saglabātais asins maisiņš, tas, ko mēs iegūstam laboratorijā, tas jau arī nav tikai tāds asiņu maisiņš, asins transplantācijā. Tur ir daudz dažādas, teiksim, konkrēti, ja mēs runājam par imūnu šūnām, jaunas imūnās šūnas, līdz ar to ir iespēja izmantot un ražot biotehnoloģiskā veidā tā saucamos KRT produktus, vai vēl mēs runājam par NK produktiem, kas nozīmē naturālie killeri vai, teiksim, respektīvi specifisks imūnu šūnas, kuras noteiktos apstākļos saņem uzdevumu izdarīt kādu specifisku darbu pacienta ķermenī, atrast vēža šūnas, piemēram, ja mēs nerunājam par imunitātes uzlabošanu vai tādu piešprici imunitātei, bet mēs runājam jau par to imunitāti, kura ir tādā šūnu līmenī pie sarežģītiem ļaunu saslimšanu procesiem. Un jaunieviestās terapijas zāles, tad arī tā ir tāda atsevišķa, tāda, teiksim, farmācijas, zināmā mērā, biotehnoloģija nozara, kur balstoties, izmantojot kādu šūnas pamatu, sastāvdaļu, kad noteiktu, teiksim, daļu no šūnas, mēs ražojam pacientam specifiskas zāles, kuras pacienta ķermenī darbosies kā varbūt tās šūnas, kuras ir slimas, kuras nedara savu darbiņu. Un, lai šādus produktus ražot, tad ir ļoti strikti certifikācijas process un Famikord grupai. Mēs esam Famikord grupas pārstāvniecība Latvijā, Cilmes šūnu bankas, Cilmes šūnu banka, esam Famikord grupas tāda zem jumta. Un mums ir 2 laboratorijas patreiz, un tās ir 2 laboratorijas Eiropā, par kurām mēs varam runāt, kurām ir šīs atļaujas, kas ir nepieciešamas šādu specifisku zāļu ražošanai. Vēlreiz varbūt tad arī tā saliekot tādus terminus kopā, tad es runāju par standarta terapijām, tās 80 diagnozes, kas ir ārstiem apstiprinātas. Tās ir tās, kas ir algoritmos, kā es teicu, un kur terapiju, ja mēs nevaram ārstēt šeit kādā vienā slimnīcā, tad Latvijas valsts arī apmaksā ārstēšanu citās Eiropas Savienības valstīs. Un tās līdzīgā veidā mēs ārstējam smagas asins saslimšanas, tad, ja mēs to nevaram šeit. Klinisko pētījumu grupa, terapijas, kas ir klinisko pētījumu grupas, tās apmaksā parasti dažādi fondi, universitāšu, zinātnes un tā tālāk un tā joprojām. Tad šī sadaļa nozīmē to, ka ir diezgan strikti kritēriji, lai pacienti iekļautu šajos kliniskajos pētījumos. Savukārt, ja atbilst pacients visiem noteiktajiem pētījuma nosacījumiem, tad arī viņš saņem ārstēšanu bez maksas. Eksperimentālās terapijas metodas, kamēr ir eksperimentālas terapijas metodas, tad arī šīs netiek apmaksātas, jo valsts apmaksas sistēma neparedz apmaksāt ārstēšanas metodas vai kādus citus līdzekļus, kas ir ar tādu izpētes vēl tādā procesā. Tad līdz ar to tā visa lielā grupa, kur mēs runājām par audu šūnām, par nabasaites audu šūnām, par mezenhimālajām, kad ir ļoti daudz iespēju viņas pētīt un izmantot dažādās eksperimentālajās terapijās. Jā, tā tas notiek, bet lielā mērā tas ir uz pašu pacientu, teiksim, maciņiem, uz dažādu sabiedrības atbalsta fondu maciņu, jo apmaksātas tiek tikai standarta un arī kliniskie pētījumi. Vēl tīri tādai šīs tāda allogēnā un autologā transplantācija. Tad svešvārdus tulkojot, autologs nozīmē paša. Tātad tās ir tās situācijas, ka mēs izmantojam paša pacienta saglabāto materiālu. Tā kā es teicu pie neiroloģijas, kad asins šūnas
pie neiroloģiskiem stāvokļiem varam izmantot pacientam, ja viņam ir saglabāts cilmes šūnu materiāls. Un allogēnā transplantācija nozīmē, ka mēs meklējam saderīgu donoru pasaulē. Nu, lūk, kas mēs esam kā cilmes šūnu banka? Mēs esam cilmes šūnu banka. Mēs esam līdz ar to tā organizācija, kas māk pie dzemdībām paņemt cilmes šūnu materiālu, kas apmāca vestmātes, kas sadarbojas ar dzemdību iestādēm. Mūsu laboratorijā materiāls tiek apstrādāts, izdalīts šūnas, pavairotas, pārbaudīts, lai varētu ilgstoši saglabāt. Un tas svarīgākais varbūt ir ne tikai tas, ka mēs esam pirmā cilmes šūnu banka Latvijā, kas uzsāka darbību, vai mēs esam lielākā Eiropas cilmes šūnu banka, vai arī mēs esam trešie lielākie pasaulē, un mums glabājās jau pāri pa 1 miljonu paraugu. Bet mēs esam vienīgā ģimenes banka, kas pacientiem meklē un piedāvā ārstēšanas iespējas. Un tas ir tas, kas mūs atšķir no pārējām cilmes šūnu bankām, jo viena lieta banka pēc būtības ir teiksim, organizācija, kas kaut ko glabā un mācēt atbilstoši paņemt un saglabāt, un parasti tas teksts tad ir, kad būs tā vajadzība, tad pēc klīnikas pieprasījuma mēs nogādāsim materiālu tajā klinikā, kur veic ārstēšanu. Bet mūsu gadījumā mēs esam arī tie, kas sadarbojoties ar klīnikām un meklējam aktīvi saviem pacientiem, kuri no klienta ir kļuvuši par pacientu, tad meklējam tās iespējas, kur dotajā brīdī ir vai nu kāda programma, vai, teiksim, varbūt kādā kliniskā pētījumā varam iekļaut, varbūt, teiksim, ir kaut kādas arī klinikas, ar kurām mēs tajā brīdī tādā vai tādā jomā sadarbojamies. Jā, tātad tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi tieši varbūt arī pacientam. Un, ja mēs par bankām iesākām, un, kā jau minēju, mēs esam Famikord grupas struktūra Latvijā, pārstāvniecība Latvijā. Un tā banku attīstība sākās jau gana sen. Ja pirmā transplantācija pacientam, kad ievadīja nabassaites cilmes šūnas, bija 1988. gadā. Ja pirmais pacients pasaulē saņēma māsiņas cilmes šūnas pie Fanconi anēmijas, tad tāda banku attīstība sākās 1990. gados ar publiskajām bankām, ar iespēju saglabāt un reģistrēt donorus pēc saderības pie asins saslimšanām. Pamatā mēs runājam par asins vēžiem. Ap 2000. gadu šī kārtība, šī, teiksim, metodika bija pietiekoši attīstīta un sāka rasties privātās ģimenes bankas, respektīvi ģimenes bankas ar to mērķi, kad publiskais sektors jau ir laba lieta un mēs visi varam aizbraukt uz darbu arī ar trolejbusu, bet īstenībā ir ģimenes, kuras tomēr vēlās, lai tas ģimenes materiāls būtu tā viņu pārziņā, lai viņš būtu citiem varbūt neaizskarams. Ja? Es vēlos nodrošināt savu ģimeni. Un tad arī bija tas laiks, kad radās ģimenes bankas. Un, kā jau minēju, sākumā mēs vairāk runājām tieši par asins vēžiem. Ar 2015. gadu ir tāds pagrieziena punkts, kad pirmo reizi sākām praksē izmantot mezenhimālās šūnas. Un mezenhimālās šūnas pirmo reizi sāka izmantot pie nervu sistēmas saslimšanām. Tā bija bērnu cerebrālā trieka un autisms Amerikā, Djuka universitātē. Un tāpēc tas 15. gads, jo zinātnieki no tās nabassaites bija iemācījušies mezenhimālās šūnas izdalīt, ja, un sagatavot, pavairot, lai varētu pie saslimšanas ievadīt pacientam. Līdz ar to tā vēsture, kad mēs runājam par neiroloģiskajiem stāvokļiem, ir gana
teiksim, gara un tāpat laikā īsi, jo 15. gads vēl tīri labi mūsu atmiņā ir atminams. Tas nav tik sen, ja, lai mēs nevarētu tā paskatīties atpakaļ. Ja, tas ir tāds tiešām asiņu un cilmšu un banku attīstībā tāds pagrieziena punkts. Un tagad, ja mēs jau runājam par nākošo gadu, par nākotni, tad mēs sākam runāt jau ne tikai par nabas sētas asins cilmu šūnām, ne tikai vairs par mezenhimālajām šūnām, kuras mēs pavairojam pie neiroloģiskiem stāvokļiem, ievadam pacientam, bet mēs runājam jau par tiem pieminētajiem KRT produktiem, un par tādu gēnu inženēriju un arī par teiksim, ļoti sarežģītām biotehnoloģiskām tādiem procesiem, ko mēs esam iemācījušies atpazīt un arī iemācījušies modelēt laboratorijās. Tāda pacientu statistika, kā jau minēju, Famicord uzglabā ap 1 miljonu paraugus, un Famicord arī mēs esam apkopojuši pacientus, kas ir saņēmuši ārstēšanu, kas ir saņēmuši zināmas uzlabojumus, kam tā teikt ir uzlabojumi var būt lielāki, var būt mazāki. Es gribu vēl uzsvērt, ka ārstēšana ar cilmes šūnām noteikti nav tāds datora restartēšanas pasākums. Dators aiziet gulēt, es viņu varu pamodināt, un viņš strādā tā, kā viņš strādāja. Ar cilmes šūnām tas ir biotehnoloģisks process arī tā pacienta ķermenī. Tas nozīmē, ka ievadot cilmes šūnas, paiet arī noteikti laiks, kamēr tie zudušie procesi vai atjaunojās, vai cilmes šūnas apmāca varbūt bojātās šūnas pareizi strādāt. Un šeit diagrammās vēlreiz parādās tas mans uzsvers uz neiroloģiju. Ja mēs paskatāmies pie asins cilmes šūnu izmantošanas, tie ir no 4. līdz 23. gadam mums ir 223 pacienti, tad puse ir asins saslimšanas un puse rupi rēķinot ir šie neiroloģiskie stāvokļi. Un savukārt pie audu cilmes šūnām, kur skaits ir 1897, tātad tuvojās jau 2000 pacientu, tur šis sektors par labu ir neiroloģijai, un tāpēc arī tādā varbūt statistikā mēs runājam, kad ap 70% gadījumu mēs izmantojam pie dažādiem neiroloģiskiem stāvokļiem. Kāpēc tie neiroloģiskie stāvokļi, un kāpēc tas uzsvars tieši uz neiroloģiskiem stāvokļiem? Tad šeit ir 2 diagnozes: bērnu cerebrālā trieka un autisms, kur mums nav iespēju veikt skrīningus kādus, vai, teiksim, nav iespēja diagnosticēt iepriekš. Un ņemot vērā, ka arī nav īsti patoģenētisku ārstēšanas iespēju, jo visas tās ārstēšanas, ko mēs varam pēc tam bērniem ar cerebrālo trieku vai pie bērnības autismu vai dažādiem citiem varbūt neiroloģiskiem stāvokļiem, kas ir ar citām saslimšanām vai galvas vai muguras traumām saistīti, pārsvarā tās visas ir uzlabojošas terapijas metodes rehabilitācija, ja? Vārds rehabilitācija. Un savukārt cilmes šūnu terapija varētu būt vienīgais tāds veids, kā mēs varam iedarboties uz tiem procesiem, kas ir nervu sistēmā, lai pārvadītu impulsus tais bojātajās, teiksim, rajonos. Un ja mēs paskatāmies, tad atkal statistika ir patiesa un nežēlīga. Pie šīm abām diagnozēm puse no pacientiem cieš no izteiktiem kustību traucējumiem. Tātad, un vēl 42% ir redzes problēmas, un kāda 28% tad vēl ir kā blakus parādība epilepsijas lēkmes. Un tas viss veido tādu kompleksu, kad mēs arī šos bērnus un arī pieaugušus cilvēkus, mēs jau viņus atpazīstam pēc kustību traucējumiem, viņiem ir apgrūtināta iekļaušanās sadzīvē, viņiem ir apgrūtināts viss dzīves gājums. Viņi no pašas bērnības jau ir ar ierobežotu iespēju kvalitatīvi dzīvot. Un
kā tad tās nervu šūnas tiek ārstētas, kādas tad ir cilmes šūnu darbības mehānismas, ko viņas tur dara tajā reizē, kad mēs viņus ievadam un kur mēs viņus ievadam. Ja? Cilmes šūnu produktu pie neiroloģiskajām saslimšanām var ievadīt dažādos veidos. Visbiežāk ievada vēnā, un jāsaprot, ka ne jau pati šūna aizskrien uz galvas smadzenēm vai uz muguras kanāla, bet tie impulsi, tie šūnas radītie produkti, kuri var iziet šo barjeru cauri. Tad tas ir bioķīmisks process, un zinātnieki ir izpētījuši tādu varbūt netik sarežģīti kā labajā pusē, bet tā būtība ir starp tiem diviem neironiem, kuri tur abi divi mēģina sarunāties. Un kāpēc viņi nevar sarunāties, kāpēc pie tā bojājuma mums tas nervu impulss nepārvadās? Tāpēc, ka tur ir nemitīgs kašķis, nemitīgs stress, jo tur ir bojājums, tur ir iekaisums, un tas šūnu stress ir tas, kurš arī traucē impulsu pārvadi. Un tad zinātnieki ir atraduši, ka nabasaitas asinīs ir tā saucamās efektoru šūnas, un viņas šo savietojamību, savienojamību uzlabo. Un uzlabo pirmkārt tādā veidā, kad mazina to iekaisumu tajās savienojumu vietās. To sauc par neiroinflamāciju. Tas nav strutains iekaisums, tas ir tāds, ko neirologi tā arī ir nosaukuši par neiroinflamāciju. Bet pēc būtības viņš ir kā iekaisuma process tajās tieši sinapšu vietās. Un ļoti svarīga ir imūnmodelējošā darbība, kas ir gan pie nabasaitas asins izmantošanas neiroloģijā, gan arī pie, ja mēs izmantojam mezenhmalās šūnas, tās audu šūnas, to, ko mēs varējām iegūt no nabasaitas tā gabaliņa. Ja, tātad šī imūnmodulējošā, tas nozīmē, ka tās veselās šūnas tā kā apmāca slimās, kā viņām pareizi būtu jāuzvedās. Tas bija sarežģīti, bet tad, kad jūs jautājat, labi, tad kur ir mūsu pacienti un vai mums ir pacienti, kas ir ārstējušies, tad jā, mēs lepojamies ar saviem pacientiem, dzīvojam līdzi. Un šajā slaidiņā ir 6 cilvēciņi kreisajā pusē un 3 ir labajā. Tā līnija nozīmē tādu arī starp diviem periodiem, tādu varbūt šķirkli, kad no 20. līdz 22. gadam mums bija 6 pacienti, kas regulāri brauca uz cilmes šūnu ievadīšanu Žagelmed klīnikā. Tajā periodā mēs sadarbojāmies ar Polijas Žagelmed klīniku. Kā mēs skatāmies pēc diagnozēm? Jā, tās ir neiroloģiskās diagnozes, tā ir cerebrālā trieka, un tas ir autiskais spektrs, kas dominē. Un ar šo gadu, būtībā varbūt pagājušā gada pašām beigām, aiz vertikālās strīpas labajā pusē mums ir arī pieaudzis pacients, liels vīrs, jau pāri pa 30 gadiem, un tur tas stāsts ļoti pamācoši. Viņš savā laikā bija licis uz galvas ūdenī, nokļuvis ratiņkrēslā, un gaidot mazulīti, viņi izlēma, kad viņi saglabās mazulītem cilmes šūnas ar tādu domu, ka varbūt varēs izmantot tēta ārstēšanai. Jā, tāds ļoti sāpīgs, smeldzīgs stāsts. Un, jā, pirmā reize transplantācijas bija janvārī, pēc tam sekoja arī smagas rehabilitācijas programmas, no kurām viena vasarā bija Vācijā iziet. Ir uzlabojumi, bet kā jau es arī par to datoru pieminēju, ka tas nav tāds vienmomenta restarts. Izmantojot cilmes šūnu terapijas, ir ļoti tomēr jābūt gataviem kombinēt ārstēšanas metodas. Mēs nevaram paļauties tikai uz tādu cilmes šūnu ievadīšanu, bet pēc tam ir nepieciešams, un to jau arī vecāki dara un ģimenes dara, tas rehabilitācijas process. Un kādas tik tās terapijas metodas nav, un kādam strādā labāk viena, kādam otra, bet jārēķinās, ka tas ir tāds, katras dienas darbs. Tur ir gan fizioterapeiti, gan rehabilitologi, gan audiologopēdi, gan dažādi speciālisti, kādi tikai rehabilitācijas sistēmās ir pieejami. Ja? Un tad tikai tas kompleksais darbs, kad cilmes šūnu
ievadīšana iedod tādu, zināmā mērā restartu, un tad izmantojot to iedarbību, un mēs ar atjaunošajām metodēm, mēs panākam šo uzlabojumu arī tādā kustību vai no atjaunošanas procesā. Tad vēlreiz tas uzsvers, kad komplekss un arī jārēķinās, ka tie uzlabojumi katram ir dažādi, jo kā neirologs nevar pateikt līdz 100%, ka būs tā, vai mēs gaidām tādu vai šādu uzlabojumu. Tā arī tāda cilmšūnu terapija pie neiroloģiskajām saslimšanām nav tāda 100% varbūt panacēja. Un kā vēl jau vairāk, ja mēs ņemam, ka tās visas vēl arī ir izpētes ārstēšanas metodes. Ja? Tad arī jārēķinās, ka visi mūsu pacienti un tie pacienti, kas ir pasaulē, un pasaulē ir ap 3000 aktīvu pētījumu. Lai arī mēs varbūt tradicionālā medicīna, mēs tā kā skeptiski skatāmies uz klīniski neapstiprinātām ārstēšanas metodēm, un tas mums tāds teksts, ko mēs lietojam, kad tās nav klīniski apstiprināt terapijas, bet tomēr ir jārēķinās, ka šie pacienti arī veido to nākotni. Mēs ļoti ceram uz to, ka mēs varēsim pabeigt kliniskos pētījumus un tās diagnozes kādreiz ierakstīt tajā, teiksim, jau standarta terapija grupā, ka viņus no eksperimentiem, kliniskiem pētījumiem pāries pie tām standarta terapijām un būs pieejamas visiem. Tā kā paldies arī šiem bērniem, kuri šo procesu iet un palīdz gan ārstiem, gan zinātnē, gan, protams, pašiem pacientiem. Nu jā. Tātad iedomāsimies, kad mums glabājās cilmšūnu bankā un gadi iet un ir kaut kāda situācija ģimenē, un ko tad darīt, kad tas brīdis pienācis, pie kā griezties, kā saka. Un pēc būtības vajadzētu būt tā, ka pie kaut kādas saslimšanas ārstējošais ārsts vai, teiksim, ārstu konsīlijas, kad tā iniciatīva nākt no profesionāļiem, no slimnīcas puses. Praksē biežāk ir tā varbūt situācija, kad pacienti jau ir kaut kādā nesaprašanā, kad viņi varbūt ir jau to Google ir ļoti modē, un mēs to Google esam apgriezuši vairāk kārt riņķī, un kaut kas tas cilmšūnu vārdu salikums ir parādījies. Un vispareizāk tad ir arī nākt pie mums, līdz ar to arī vidū ir pacientu koordinators, patreiz tā esmu es, jo esmu ārsts un ar savu ārstu tādu saprašanu, jo tikai pacienta koordinators tad arī var īsti iedziļināties tajā klientu vai pacienta pusē. Viņš var arī zināt, kā notiek process laboratorijā, lai sagatavotu produktu, un arī ir lietas kursā par tām klinikām, kurās kāda programma vai kādas ārstēšanas iespējas mums dotajā brīdī ir. Ja? Līdz ar to ideāli jau būtu, ja tas nāktu no ārstējoša ārsta, bet ja tā doma ir, tad jāgriežās ir pie mums.